Es saprotu, ka man ir laikam 3 minūtes, ja, līdz tam laikam, kad man jābeidz, bet atklāt sakot, es nemaz nebūtu bēdīgi, jo šī ir tā reize, kad es, pirmkārt, man Andris vakar prasīja, vai tev būs sagatavot prezentāciju, un es it kā teicu, ka gribējās jau, bet neesmu paspējusi. Man šī nedēļa ir īpaši augsta riska, jo ne tik vien es esmu saslimusi ar bronhītu, pēc tam, kad es mēnesi apmēram remontēju savu muguru, kur es kā smējās, kad strauji satiekās jaunības maksimālisms un vecuma marasms, proti, tu daudz eji sportot, tad tu sabojā muguru, un tad pēc tam tu vēl dabūni bronhītu, un tad vēl man ir 4 konferences, šodien tikko skrēju no citas konferences, tāpēc arī nedaudz nokavējos, kur man savukārt bija jārunā par drošību un brīvībām, kā izbalansēt to. Un tūlīt es braukšu uz lidostu, lai brauktu uz NATO konferenci, kur runāšu par enerģētisko drošību un par kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Un vēl pirmdien es runāju ar policijas undercoveriem potenciālajiem, kuriem stāstīja par naudas atmazgāšanu. Līdz ar to man galvā ir ļoti daudz visakā. Es mēģināšu nesajaut, ko es saku, jo īpaši ņemot vērā, ka tā arī es to prezentāciju nepaspēju uztaisīt. Bet tieši tā kā Andris saka, es domāju, ka nevienam nav šaubu un nav noslēpums, ka es jau parasti tiek redzēta kā tāda īpaši nikna, par riskiem vien domājoša būtne, kas ir izjaukusi normālo biznesa vidas funkcionēšanu Latvijā un nemaz nejūtās traucēt ar šo. Tā nav taisnība, es tā maz nejūtos, bet, kas ir labā ziņa, es tik tiešām šobrīd, kā lai saka, mazliet Dievs ir pasmējies par manu mērķi sakārtot visus Latvijas biznesus, tad, kad es biju finanšu sektora reformas galgalī, jo tagad es pati esmu nonākusi biznesā. Agrāk es esmu ilgus gadus kā Deloitte legal partners un kā konsultants daudziem biznesiem arī šeit klātsošas klientus bijušos redz daudz. Es esmu konsultējis par to, kā biznesam kļūt neievainojumam pret riskiem, un teikt man pašai par to ir jādomā daudz un dikti, un es secinu, ka tā prakse, protams, ka diezgan spēcīgi atšķirās no tā, ko tu teorijā var iedot vai ienākot iekšā tikai uz brītiņu. Bet tas, kas man no manas pieredzes laikam un daudz pārdomājot arī to, kādā veidā es vispār uz risku skatos šobrīd, šķiet, ka es, diemžēl, nevarēšu tā ļoti strukturēti izstāstīt kaut kādas foršas lietas, kā mēs ballējamies, jo jūs saprotat, ka mums visapkārt ir milzīgi liela neskaidrība. Un tā milzīgi lielā neskaidrība Latvijā ir vēl garāks periods nekā tas ir pārējai pasaulē. Ja Eiropā, pieņemsim kaut kādu, Spānija vēl joprojām varbūt lēni mostās, ja viņiem tās jeste ir ievilkusies, tad mums sākās tas neskaidrība periods jau diezgan pasen, un jautājums, vai mēs vispār tā īsti esam no viņa jau kad attapušies, jo 2008. Gada finanšu krīze, tad pēc tam jau 18. gadā mēs sākām visu šo te finanšu sektoru reformu. Tad uzreiz, burtiski uzreiz, es atbraucu no Parīzes, kad mums tika paziņots, ka mēs neesam pelēkajā sarakstā. Tas bija 22. februāris, un jūs atcerieties, 13. martā tajā pašā gadā mēs aizgājām izolācijā, jeb Covid brīnišķīgajā laikmetā. Un tad sākās karš, un tad ir jautājums visā šajā stāstā, un tagad, protams, ko mēs tagad katru rītu mostamies un gaidām, kas Amerikā jauns. Un tu vienkārši, tu dzīvo un domā, vai ir kaut kas, ko tu vari prognozēt. Un risku vadība būtībā ir par prognozēšanas spēju. Būtībā ir par to, vai tu vari pietiekami daudz datus savākt, un tas ir tas, ko parasti visi konsultanti māca. Un es skatos uz Armīnu, droši vien tu dusmosies uz mani, ka es tā saku, jo es nedzirdēju, ko jūs teicāt sākumā. Bet tātad principā lielākoties risku vadītāji saka, ka mums vajag pēc iespējas vairāk datus, ja mums nav data, mēs nezinām, kas mums tur ir. Bet ir ok nezināt. Jo tā problēma tā, ka risku vadība, klasiska risku vadība ar visiem tiem lēmumiem tādiem, kā viņi nāk mums priekšā, ir saistīti tik tiešām ar to, ka mēs atrodam tos datu punktus, saskaitam kaut ko, big data vēl joprojām slavenais nosaukums, bet realitāte ir tāda, ka tad, kad ir lielas nepatikšanas, tad, kad ir pilnīgi absolūti negaidīti notikumi, nāk mums tie dati visi, mēs viņus varam iemest miskastē. Diemžēl. Un tikko, kamēr es to stāstīju, atcerējos,
tev nav uzlikts tas mans pieteikums, kā es tiku pieteikts šai konferencei. Jā, bet tu zini, kas tur bija pirmais? Es aizmirsu ar to sākt vispār. Tas pats pirmais, kas bija, es vakardien vēlreiz pārskatīju, ko tad man Andris un kolēģi, kas rīko šo konferenci, kā ir pieteikuši mani. Un ziniet, kā tur bija nosaukums? Nosaukums bija tā, tieši tā, kā sasniegt strateģiskos riskus. Kurš no jums grib sasniegt strateģisko risku? Tāds KPIs katastrofai, ja? Kā jūs varat nonākt līdz katastrofai? Un es tā kā no sākuma pasmējos un domāju, nē, es turpināšu tajā pašā garā, ko es biju iecerējis, ko es stāstīšu par to, kā izvairīties, kā vadīt strateģiskos riskus. Bet tad es domāju, vai es nevaru tā arī parunāt par to, kā sasniegt viņus. Kāpēc? Kā jau es teicu, manuprāt, protams, kā jau jurists pēc izglītības, man uzdevums būtu vispirms nodefinēt, kas te vispār ir strateģiskie riski, ja? Tātad tās visas lielās ambīcijas, tas, ko mēs darām, lai tiešām kaut kādu izvirzītos avangardā pretēji saviem konkurentiem. Bet patiesībā, ja mēs runājam par sasniegšanu strateģisko risku, iespējams, ka tieši tas ir tas, kas mums arī ir jādara. Jo, ja mēs viņus nekad mūžā nesasniedzam vai tik šausmīgi baidamies no tā, tad ļoti iespējams, ka mēs dzīvojam no biznesa perspektīvas pārāk neinteresanti, neizaicinot sevi un patiesībā diez vai arī spējot izdzīvot tādus straujas konkurences apstākļos. Tas ir viens aspekts, kur es domāju, ka par strateģiskiem riskiem, protams, viņus ir jāzina, kas vispār ir mūsu konkrētam uzņēmumam, vai manā gadījumā, ņemot vērā, ka es esmu bijusi kādu brīdi arī publiskajā sektorā, man interesanti liekas tēma, kas ir valsts strateģiskais risks. Ja mēs paskatāmies to, ko parasti pārmet, tad, kad mēs šo attīrīšanos no netīrās naudas sākām, teica, tas man bija klasiskais, es tajā brīdī man alerģija pastiprinājās vai kā savādāk, kad redz, kas tagad Lietuvā notiek. Noznotiņa, laimīga. Ja? Un tātad, kas ir valsts strateģiskais risks vai valsts strateģiskais risks attīstot finanšu sektoru, kurš ir tāds, ja, fintech no Lielbritānijas, visi tur aizbēgušie virtuālo valūtu apkalpotāji no Igaunijas, vai tas ir tas, kur mēs strateģiski gribam attīstīties? Jā, varbūt, tāpēc, ka tas mums ļauj izrauties. Ja mēs spējam tikai kontrolēt to, ko mēs darām. Bet otrs aspekts, kur es gribēju obligāti runājot par to, kā sasniegt strateģisko risku, es domāju, ir svarīgi atzīt, ka viņš mūs sasniegs neatkarīgi no jebkā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs, neviens no klātesošiem, es domāju, nav palaidis garām tādu Nasims Taleps, kurš runā par melnajiem gulbiem. Atcerieties, jau pasen, jo grāmatu izdot 15 gadu, apmēram, varbūt vairāk. Bet viņš saka, ka tās krīzes un tie pilnīgi negaidītie, absolūti neticamie notikumi, viņi nāk tik pa laikam. Viņi būs un viņi ir. Un ja mēs šausmīgi baidamies no tiem, tad droši vien mēs vienkārši šaujam sev kājā, vai kā es dažreiz smieties, saku, varbūt pat galvā, ir jāpieņem. Tas, ka tā neskaidrība ir tāda, kāda pasaules kārtība tāda bijusi. Iepriekšējā konferencē, no kuras es tikko nāku, mans pieteikums bija tāds, 30 gadi brīvdienas ir beigušies. Mēs esam atpakaļ tur, kur pasaule un civilizācija ir bijusi visu laiku. Absolūtās jukās. Un tas, ka mēs iedomājamies, ka tas, kas notiek tajā Amerikā, ir pilnīgi prātam neaptverams, nav. Vienkārši ir jāmāk pielāgoties. Un te ir jautājums par to, kā es redzu, kā stratēģisku risku ir jāvada pilnīgas neskaidrības apstākļos. Es teiktu pretēji visiem tiem, kas šeit ir, piedodiet, visi datu analītiķi un tie, kas cīnās par Excel spreadsheetiem. Es teiktu, ka pilnīgas neskaidrības gadījumos ir svarīgi uzticēties intuīcijai. Un kas ir būtiski, vēl vairāk kā uzticēties intuīcijai, ir būtiski pateikt, ka es kaut ko nezinu. Vienkārši ļoti, ļoti atklāti atzīt, es nezinu, un es gribētu ar jums pārējiem saviem kolēģiem izrunāt, ko mēs nezinām. Jo varbūt mans nezinu ir cits nekā Andra, nekā Pārslas, nekā vēl visu pārējo. Kopā, kā kolektīvs, es atvainojos, bronhīts, kopā kā kolektīvs mūsu nezinu var izvērsties par patiesībā mūsu strateģisko rīku. Un daudz labāk tas ir tad, ja mēs atzīstam, ko mēs nezinām, un no tā nezinu arī sākam strādāt, nekā tad, ja mēs ārkārtīgi skaisti, cik no jums katru mēnesi vai kaut kādā, es nezinu, kādā biežumā skatās kaut kādas risku
teiksim, risku cilvēku atskaiti par to, kas tad notiek ar mūsu riskiem. Nu, bieži. Nu, labi, es saprotu, tur ir ballība, tur ir bērni patiesībā. Tie nav pusauģi, pārslu piedod. No risku vadības viedokļa jūs tikko esat piedzimuši, un jūs vēl tiešām varat izbaudīt to, ka katru reizi jums māma uztais to ballīti ar to 100 dienas, jau, vai kas tur bija, es nezinu, kas tas 100 bija. Ja? Bet nu, cik mums, piemēram, darbā es pati vādu šos riskus, un es esmu panākusi tagad tik daudz, ka mums ir katru otro nedēļu mums ir drošības risku sanāksme. Tas nozīmē maziņš pulciņš no tiem cilvēkiem, kas ir tieši iesaistīti drošības jautājumu risināšanā. Vai kiber, vai fiziskā drošība, vai arī, protams, kaut kādi darbinieku jautājumi un tā tālāk. Mēs visi nākam kopā un spriežam par drošību, kas ir kaut kādi incidenti jaunākie bijuši. Piemēram, tikko jūs dzirdējāt, Nordbaltas atslēdzās, ja, tad bija visas šīs kritiskās infrastruktūras objekti citās vietās. Nu, tātad mēs nākam kopā. Kāpēc? Drošība ir mūsu vislielākais strateģiskais risks šobrīd. Un vislielākais nezināmais, jo mēs nezinām, ko no saviem kaimiņiem sagaidīt. Mēs tiešām nevaram paredzēt. Kur pretī katru mēnesi, vienreiz mēnesī mēs nākam kopā jau pilnīgi visi risku vadītāji. Viņi, nu, varbūt pareizi, varbūt nē, par to es domāšu kaut kad mazliet vēlāk. Es tikai pusgadu par šiem riskiem AST esmu atbildīgi, mazliet vairāk kā pusgadu. Visi tie, kas ir konkrētās biznesa līnijas atbildīgie, viņiem arī, tā teikt, slash ir arī riska vadītāji cepuri. Un tā ir kaut kāda lieta, kas mums ir pilnīgi jāattīsta, jo viņi, protams, neskatās uz sevi kā uz risku vadītājiem. Jo ir ļoti grūti vienlaikus attīstīt biznesu un uztraukties par risku. Un tas ir tas, kas sasaucās ar pārslas teikto, es pilnīgi saprotu, kāpēc, kad uzņēmums attīstās, riski ir pats mazākais, par ko viņiem vajadzētu tajā brīdī tur viņiem tirpināt, jo tad viņi neattīstīsies. Nu, neizaugs. Tas līdzīgi kā, es pieminēšu, laikam, nezinu, 3 bērnu māte manī runā, ja es visu laiku stāvētu blakus saviem 3 bērniem, viņi izaugtu bailīgi, viņi nevarētu bez manis izdzīvot, man vajag, lai viņi ir dzīvē. Un tāpēc arī tas ir ok, ka tas biznesa vadītājs arī AST, viņš vēl joprojām to riska elementu tik labi nesaprot, bet mēs viņam cenšamies mēnesi, reiz mēnesī sanākot kopā, mēs tieši ejam caur prizmu, ko jūs konkrēti nezināt par tiem riskiem un ko mēs kopā nezinām par riskiem. Un kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka ir lietas, kuras mēs zinām, ka mēs nezinām, un lietas, kuras mēs nezinām. Jūs to zinat, visas tās riska vadības, šitie te kvadrātiņi vai ne, visi, kas ir mācījušies kaut ko no riska vadības, taču zina vai ne, kurā vietā tur tie visi slavenie vārdi ir. Bet patiešām, un tas risks, tas, ko mēs zinām, ka tas ir mūsu risks, un ka tas varētu būt pietiekami strateģisks un nopietns un apdraudēt mūsu biznesa vispār eksistenci. Un tad, ja mēs neko ar to nedaram, tad tas ir tas, ko viens gudrs cilvēks ir nosaucis par pelēko degunradzi. Ir tie melnie gulbi, un tad ir pelēkie degunradži. Un pelēkais degunradzis, tas ir tāds risks, kas mēs zinām, ka mums viņš ir, mums piemīt mūsu biznesam, bet mēs neko ar to nedaram. Vienkārši tur, tā teikt, tas pelēkais degunradzis ir pielikts pie lādētāja, viņš ar vien lielāks un lielāks aug, un mēs tikmēr skatāmies televizoru. Nu, piemēram, klimata pārmaiņas. Mēs visi zinām, ka tas notiek. Gan jau. Tāpat tās Trumps tagad izstājās no Parīzes konvencijas, gan jau viss būs labi. Vai digitālās pārmaiņas, kas mums visiem ir, nu beidziet, Excels ir tik super, nu labi, arī Excels ir digitāls savā ziņā, ja, bet, nu, tas taču ir tik labs rīks, ja, un kādas tur programmas tur darbinieku aptaujāšanai, nu, liecieties mierā, es pajautāju vienam otram, viss liekas labi, ja, nekādas, nav jāuztraucās par to. Vai, piemēram, slavenā tēma, par ko mūsu Baltic Institute of Corporate Governance rūpējas, korporatīvā pārvaldība. Nu, vienreiz aizmigām uz šito te, otrreiz neieraudzījām kaut kādas problēmas. Bet tas ir tas degunradzis, kas lādējās, tas pelēkais degunradzis, kuru mēs nedrīkstam ignorēt. Respektīvi, sākt no nezināšanas, identificēt to, kurš zinot, mēs tomēr varam kaut ko labot, un virzīties uz to sajūtu, ka mēs nemitīgi sevi trenējam runāt. Tas ir arī sasaucās ar to, ko Pārsla teica. Es zinu, tas izklausās garlaicīgi, bet tā riska kultūra tā nav par to, ka tikai ziņo kaut ko.
vai pacēl kaut kādu karodziņu. Riska kultūra galvenokārt ir par spēju ļaut visiem, pilnīgi visiem iesaistītiem uzņēmumā no vismazākā cilvēka būt pretrunā ar vadības viedokli. Vadība saka, mums viss čil. Mums viss ir superīgi, mēs mākam visu, beidziet rekāds, mums labas ir visas tās prezentācijas par riskiem, mēs viņas kolosāli vadam. Un kaut kāds darbinieks parastais saka, es redzu tur un tur problēmu. Un kā viņš tas mazais darbinieks spēja iebilst pret vadītāju? Respektīvi, kas ir tas veids, kā mēs principiāli ļaujam savam kolektīvam, savai visai šai videi runāt pietiekami skaļi par to, ka mēs kaut ko nezinām, mēs izliekamies, jo visi zina, visi stāst, ka viņiem ir riska vadības, kaut kādi rīki. Var tā ļoti godīgi jautāt, cik no jums domā, ka saprot, kas jūsu uzņēmumā ir strateģiskais risks? Tikai laime. Kolosāli. Varbūt vēl kāds piedodiet. Tas ļoti labi parāda. Es domāju, Laima, tu arī nezini, piedod, ka es to saku, ja? Jo ir vesela rinda. Ja mēs teikt, man būtu vairāk laiks, es varētu parādīt jums vienkārši ar kaut kādiem elementāriem piemēriem, cik ļoti mēs esam ignoranti par to, ka mēs patiesībā nezinām. Un cik ļoti daudz no lietām mums liekas, ka ir forši, mums ir kaut kādi vārdi, mums ir prezentācijas, vēl kaut kas, bet patiesībā nē. Ja tā dziļi paskatās, kas mums tur iekšā darās, tad jautājums, vai mums ir tā regulārā apspriede par mūsu nezināmajiem, vai mums ir regulārā apspriede, ko mēs darām ar zināmajiem, vai mums ir treniņi, un vai gala rezultātā mēs ļoti atklāti sev katru mēnesi, piemēram, pajautājam, kas būs tad, ja notiks vissliktākais scenārijs. Mums tikko AST bija lielā sinhronizācija ar Eiropu, desinhronizācija no Krievijas, un man visi kolēģi pārējie 4 valdes locekļi teica, ka es esmu drama queen, kam es varu piekrist, man ļoti patīk šī loma, bet es taisīju to lomu mērķiecīgi risku vadības jomā tādēļ, ka es uzzīmēju visļaunāko scenāriju, kur sakrīt daudz dažādi slikti elementi, un mēs vienkārši secinām, mums nav resursa. Tātad tas, kas mums ir jādara, pilnīgi noteikti tagad par to Amerikas un visu pārējo un Krievijas stāstu un visu. Protams, tā teikt, sirds asiņo, no otras puses mēs esam tur, kur mēs esam, bet mums ir jāspēj būt gataviem šādiem pilnīgi neparedzamiem satricinājumiem, gan uzņēmumu līmenī, gan valsts līmenī. Un tas, kas mums ir jābūt, mums vienmēr jābūt tam plānam B. Un tas ir tas veids, kā es redzu strateģiskā riska risināšanu, vai sasniegšanu. No vienas puses, tu apzinies to, ka tu vienkārši dzīvo izaicinājumu pilnos apstākļos un normālos apstākļos, kuros būtu, pieņemsim, pirms 10 gadiem. Ja? Mēs esam salīdzinoši mierīgi atapušies no finanšu krīzes, mums tagad ir jāiet tikai uz augšu, viss labi, OECD un tam līdzīgi. Tad tie visi spreadsheeti ir baigi labi. Tad mēs varam kontrolēt savus riskus, viņus vadīt, taisīt prezentācijas. Tad, kad ir situācijas, kāds ir šobrīd, daudz vairāk ir jāpaļaujās uz to, ka mēs nezinām nekā zinām, jāveido rezerves un visu laiku jābūt atklātiem pašiem pret sevi. Paldies!